Sveiciens visiem draugiem, paziņām un svešiniekiem. Un tie, kas nezina, tad es kandidēšu uz pašvaldību vēlēšanām ar jaunlatviešiem. Un, kāpēc es to darīšu? Ir nopietna lieta, kas jums visiem jāizstāsta un kas visiem jāzina, sevišķi cilvēkiem, kuri pieļauj varbūtību balsot par Jauno vienotību vai patreizējām varas partijām. Un, lieta ir tā kā nopietna un jāsaprot, kas pasaulē notiek un kā tiek globālās spēles spēlētas un kas aiz to partiju, varas partiju patreizējo aizkulisēs notiek un kā viņas tiek izmantotas, lai izmainītu pasauli, burtiski totalitāra režīma virzienā. Jo tādi ir plāni. Plāni ir ieviest reāli digitālu koncentrācijas nometi, tādiem vienkāršiem vārdiem sakot, jeb tāds, kāds ir jau daļai ieviests Ķīnā, bet tas vēl nav viss. Galamērķis ir vēl stingrāks režīms un vienkārši normalizēt totalitārismu pa lielam. Vienas pasaules valdību un to jauno pasaules kārtību, kas zina. Iesaku papētīt tās lietas. Un, latviešu valodā tās lietas var ļoti labi. Aivis Vasiļevskis ir jau savos raidījumos analizējis un pārtulkojis, un kas slēpjas aiz tā World Economic Foruma viņu ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kad vienkārši viss tiks privatizēts, kad viss piederēs valstī un mums pašiem nekas nepiederēs, bet mēs pēdiņās būšot laimīgi. Kaut kādā 2015. Gadā Pasaules ekonomikas fórums izlaiduši tādu reklāmu, bet kad saskārās ar kritiku pamatīgu, tad to reklāmu noņēma, bet video ieraksts jau saglabājās. Un pats galvenais un būtiskākais, kas cilvēkiem un jums visiem ir jāsaprot un jāzina, kad tie, kas ir pie varas un viņu pavēles nāk no tieši World Economic Foruma, visi mērķi un visi plāni pa tas, kas tika Covid laikā darīts un visas mājasēdes, tas jau bija izplānots un to tie paši ļaunie tēli, ne tēli, bet vīriņi aizkulisēs ir saplānojuši priekš mums un vienkārši Jaunā vienotība ir tas, kā viņi var tikt ieviest lietas Latvijā un pašvaldībās priekš pie mums. Tāpēc vienkārši notiek karš pret cilvēci, jāsaprot tādas fundamentālas lietas un ka Jaunā vienotība ir vienkārši rīks, kā viņi pie mums kaut kādas tādas lietas var panākt. Un tāpēc es vienkārši esmu izlēmis kandidēt pašvaldību vēlēšanās, lai kaut kā censtos, cik tas manās spējās būtu, ja es būtu tur domē, apturēt, kaut kā izgaismot tos viņu plānus, bremzēt, cik vien iespējams, vismaz izgaismot un teikt cilvēkiem, kaut vai šitādos pašos video, kas ir kas un kas ir mūsu interesēs un kas nav mūsu interesēs un kur ir tie viņa plāni un nav plāni. Es jau šīs lietas pētu kaut kādus 11 gadus un visas tās manipulācijas ainas man ir daudz maz skaidrs. Tā, kad ļoti būtiski visiem ir saprast, ka Jaunā vienotība
vienādības zīme ir tas pats, kas tas globālais totalitārismu ieviešanas plāns. Protams, ka viņi izmanto šitos te cilvēkus kā Jāni Rozenbergu vienkārši kā labu, skaistu tēlu, kurš runās pareizi, ko cilvēki gribēs zināt, bet tādiem Rozenbergiem un visiem jaunās vienotības partijas cilvēkiem, viņi pārsvarā strādā kaut kādās savās privātās interesēs un kaut kāda tālredzīga mērķi, kas jaunā vienotībā lielajā bildē, ko viņi grib panākt, neinteresē. Tāpat paklausoties, ko Lato Lapsa saka pa jaunās vienotības vēžu spīlēm un kas slēpjās tā, ka tas ir, var teikt, ļaunums, kas ir skaisti iepakots par kaut ko labu. Jā, es vienkārši braucu garām, var teikt, un ieraudzīju šito reklāmu jaunās vienotības un vienkārši tuvu pie mājām. Droši izvēle novada attīstībai. Un tā attīstīsimies, kad maz neliekās, var teikt. Jā, tā tad, balsojiet par mani vai par jaunatviešiem. Mums sarakstā no Cēsīm ir Katrīna Dace Kalvis, kas ir lādzīgi cilvēki, kas arī nav apmierināti ar lietām, kas notiek un grib lietas ievirzīt iedzīvotāju interesēs vairāk. Tā ka paldies par uzmanību.